Šajā sērijā dodamies Albānijas dienvidu virzienā pa ceļam pārbraucot kalnu grēdu, no kuras pavaras burvīgs skats uz kalniem, jūru un tuvējām pilsētiņām. Pilsētā Sarandē atrodam mājīgu viesnīcu jūras krastā ar lielisku skatu uz pilsētu un Korfu salu. Pārliecinamies parka Samila burvīgajām pludmalēm, izbraucam ar laivu gan pa kanālu, gan pa jūru un atpakaļ ceļā uz Tirānu iebraucam Girokasteru pilsētiņā, kas noteikti ir viena no skaistākajām visā Albānijā. Okay, dubls 2. Labrīt no rīta esam izbraukuši šorīt no pilsētiņas Vlora un brauksim tālāk uz Albānijas dienvidiem. Šis tālais ceļš mums solās būt tikpat skaists kā lūk šī apkārtne. Un nevis skaists, bet vienkārši pasakains. Kopš esam pārgājuši uz Sony kamerām un vēl tikuši pie Sony objektīviem, tad tā bilde, ko mēs redzam, mēs reāli kaifojam. Apsties, kādi tur kalni pavarās. Mēs iebraucam vienā nacionālajā parkā un braucām augšā caur tādam priežu mežiņam un izbraucam koki pēkšņi, vienkārši tā kā viņi būtu nocirsti, tur viss beidzās. Ir forša kafejnīca ar brīnumainu skatu uz tālāko visu Albāniju un uz jūru, uz pludmalītēm. Un tiešām mēs tur pavadījām kādas 10-15 minūtes, pavērojām šos skatus, pabildējām, pafilmējām. Un tālāk mēs devāmies pa kalnu lejā un visās malās bija brīnišķīgs skats. Kalni ir kreisajā pusē, jūra ir labajā pusē. Reāli, tas ir fantastiski. Šie kadri, ko mēs redzējām, tagad nonākot lejā no Nacionālā parka, tas reāli līdz šejienei atbraukt, tas jau ir tā vērts. Un ja jūs esat Albānijā un paliekat tikai Durasā un Tirānā, tad rēķinieties ar to, ka pašu skaistumu jūs un īsto Albāniju jūs nebūsiet redzējuši. Un tagad nonācām lejā, dodamies uz pirmo mūsu mazo ciematiņu, ko mums ieteica Vītā. Varbūt tev vajag tikai beņķi. Tu paņem tikai beņķi. Esam atbraukuši tagad uz pilsētiņu Himāra. Iznācām mazu aplu pastaigāties. Tīri īklis pēc apstīties cenas. Pats dārgākais ēdiens, kas šajā tādā pie pašas jūras. 6 eiro ir dubultais bekons burgers. 1 saules sargs, 2 gultas, 5 eiro uz visu dienu. Tā, tas ir tiešām tāds patīkams pārsteigums, kad ir tiešām tik lēti. Tu gribi ābolu sērdi varbūt? Nē.
gribi? Braucot cauri dažādām mazām pilsētiņām, mūsu mērķis ir nonākt līdz pilsētai Sarandai un tur atrast kādu foršu, simpātisku viesnīciņu, jo šeit mēs paliekam uz 2 naktīm. Ja mēs paliekam uz 2 naktīm, tad, protams, ka gribās, lai sirsniņa papriecājās. Iebraucot Sarandai pilsētiņā, ir jau vēla pēcpusdiena un visiem ļoti gribās ēst. Bet kamēr visi dodas pusdienās, es esmu apņēmies atrast kādu skaistu viesnīcu un ļoti vēlams būtu jūras krastā. Tajā krastā var noķert. Mēs esam atbraukuši pilsētu Saranda, kur paliksim šeit 2 naktis. Un, protams, pēc garā ceļa mums ļoti gribas ēst. Esam atnākuši uz restorānu un esam ļoti patīkami pārsteigti. Restorāns ir pašā jūras krastā pie jahtām un cenas ir vienkārši patīkamas. Piemēram, mēs pasūtījām bujabēs zupu. Zupa maksā 6,50, kafija maksā tikai €1,50, tālus €2 un kokteļi 6 €. Es domāju, šādai vietai šīs cenas ir ļoti patīkamas un pieņemamas. Sarandai, kas stiepjas gar Albānijas Jonijas jūras piekrasti, valda vidusjūras klimats ar vairāk nekā 300 saulainām dienām gadā. Daudz cilvēku izvēlas Sarandu par savu centru, lai atklātu Rivjēru, un tāpēc Sarandu neoficiāli sauc par Albānijas Rivjēras galvaspilsētu. Parasti mēs bukingojam viesnīcu un braucam, jau samaksājuši, un tad nav varianti. Tur ir jāpaliek. Varbūt kādreiz nepatīk, bet tāpat ir jāpaliek, jo ir rezervēts un ir samaksāts. Tāpēc mēs šoreiz tā nedarījām, jo Albānijā atkal ir tā problēma, ka tā viesnīca aizbraucot uz vietas varētu neizstīties tāda, kāda viņa izstās. Vai pat tu viņu vispār vari arī neatrast, kā mums gāja. Un tātad mēs izbraukājām, es nezinu, entās viesnīcas, visur mums kaut kas nepatika, tad tur tas, tad tur šitas. Bijām jau saguruši, un tad bija pēdējais variants. Kad būs vai nebūs, vienalga, kas būs, cik sūdīgi paliksim, bet kaut kā aizbraucām un brīnumainā kārtā viesnīca bija neliela, diezgan parasta, bet ļoti labā vietā un trāpījām. Man liekas, tieši, ka mēs aizbraucām tur nepilnu 5-10 minūšu laikā bija saulrietis un izskatījās tur ļoti burvīgi, tā kā mums tiešām paveicās šoreiz. Saulrietā. Kungs, kā izskatīsies, tūlīt, ka tā laiva ies cauri. Pagabīšīt. Viss. Es ar šito pamēģināšu uzfilmēt. Un kas pats interesantākais, ka 3 gadus atpakaļ mēs ar Leldi un īstenībā arī Velgu un Vilnis un mūsu bērniem bijām uz šīs blakus salas, kas ir Grieķijas sala Korfu, un no turienes mēs skatījāmies uz Albāniju. Mēs īstenībā arī uzfilmējām Albānijas krastu, jo viņi no turienes redzēja. Mēs bijām ar kruīzes kuģi, un pagājuši ir 3 gadi, un tagad mēs sēžam šeit, pludmalē, un skatāmies uz Korfu. Lai nav forši, saulrietis, jūra, ārā silts. Tagad baudām vakaru, droši vien aizbrauksim uz centru vakariņās, baudām saulrietu. Un nekaujies, davai.
mēs varam pateikt, esam atnākuši uz restorānu. Kā jau bijām dzirdējuši, kad Albānijas dienvidos tiešām viss ir dārgāk. Ja ziemeļos mēs aizgājām un ēdienkartē mēs redzējām ēdienu un maksimālā cena bija 1000, tad šeit gandrīz ir tā, ka šeit ir zemākā cena 1000, kas aptuveni ir 10 eiro. Lai gan mēs pusdienas ēdām, mēs teicām, ka baigi lēti jūras kastā, kad zupa bija 6,50, alus bija 2 eiro, kafija 1,50 eiro. Ziemeļos pa 4 eiro mēs būtu pēduši kebabu. Šeit ir tāda maza zupiņa. Ja izlietu krūzītē, viņi droši vien sanāk tā kā amerikāno kafija. Kaut kas apmēram tajā virzienā ir. Apčakarēja mūs reāli apčakarēja. Pa 10 eiro iedeva kaut kādu plāceni maziņu. Zupa garšo apmēram tā, it kā kaut kādus 4-5 šķīvis savāca no galda. Izmazgāja viņus un ielēja tas, kas palika pāri, ielēja manā šķīvī. Tikko jums sastāstījām, ka te ir ļoti dārgi paēst, bet izrādās te pat 10 metri tālāk bija kebabnīca, tāpat aizmugurē var redzēt. Ir kebabnīca, šeit pitas maizē ietīts kebabs ar salātiem maksā 3 eiro tikai tieši tikpat, cik arī ziemeļos. Un pats galvenais, šeit nepieņemā kartes, šeit tikai var skaidrā nauda aizgāja uz bankomātu. Kad šeit izņemot naudu, komisijas maksa ir 8 eiro, tas īstenībā ir diezgan dārgi. Mums 3 maijas izmaksā 9 un vēl komisija 8. Mēs nākam apakaļ, sakam, mums nav skaidrs naudas, neko darīt. Es saku, visi aizējam projām, bet maizītes, protams, ir uztaisīts. Viņi nāk no muguras, atdotās maijas, saka, naudu nevajag, ēdiet, kur mēs viņu tāpatām liksim. Bet mēs atradām 10 eiro, protams, atnesām viņiem, atdevām. Bet redzēt, albāņi kādi ir ļoti tādi pretīm nākoši, jā, iedeva maizīt mums pat. Tur mēs ēdām pa dārgo, šeit mēs varējām īstenībā atnākt un paēst bez maksas. Vēlreiz paldies šiem jaukajiem kebabnīcas saimniekiem un par izrādīto laipnību. Un ja jūs dodaties uz šo pilsētiņu un vēlties garšīgus kebabus, tad šo vietu noteikti mēs varam jums ieteikt. Sērijas turpinājumā dodamies pilsētiņu Ksamilu, kur apskatām Albānijas populārākās pludmales, kas līdzinās Maldīvu salām. Pēcpusdienā izbraucam ar laivu un apskatām Alipašas pils paliekas, bet vakarā pastaigājamies pa izgaismoto Sarandē pilsētas centru. Nākamo dienu sākam ar kuģīšu izbraucienu pa Jonijas jūru, meklējot skaistākās pludmales, bet dienas otrajā daļā mērojam ceļu uz Tirānu, pa ceļam vēl apskatot pilsētiņu Girokastaru. Atklājiet Albānijas burvību, valdzinošo vēsturi, saules pielietās pludmales, vietu, kur vietējo iedzīvotāju smaidi sasilda kā saules stari. Iepazīstiet dabas skaistumu, iegremdējieties bagātīgajā kultūras mantojumā un ļaujieties Albānijas patiesai viesmīlībai. Jūsu neaizmirstamais ceļojums jau gaida. Ienāc itaka.lv un izvēlies savu ceļojumu. Iepriekš sērijā rītu sākam ar granātābolu medībām un pēc tam dodamies dienvidu virzienā, kur braucot pāri kalnu grēdai pavaras burvīgi skati gan uz kalniem, gan jūru un tuvējām pilsētām. Kamēr komanda dodas pusdienās, manā uzdevumā paliek atrast jauku viesnīcu, bet vakarā atrodam gardu kebabu un saimnieki to iedod pat bez naudas. Ģenerāla sponsors Itaka. Ceļot bez robežām televīzijā jau ir 5. gadu un esam pateicīgi saviem skatītājiem par šo kopā būšanu. Tādēļ sadarbībā ar hukusbukus.com esam sarūpējuši lielisku balvu dāvanu karti 250 eiro vērtībā, un pie šīs dāvanas varēs tikt kāds no jums, kas aktīvi komentēs mūsu jauno sezonu Gold Barbell YouTube kanālā. Labrīt no rītā. Šodien ir pirmā diena šeit Albānijas dienvidos pilsētā Sarandē. Un šodien mums priecē brokastu vieta. Tepatām, kur vakar mēs apsēdāmies un pabildējāmies un skatījāmies saulrieti, tepatām tagad no rīta arī mēs ēdam brokastis. Un jo tālāk mēs braucam Albānijā, jo vairāk mēs šeit dzīvojam, jo mēs saprotam, ka ar kafiju te tā ir diezgan pašvakar. Manuprāt, par visu piedzīvojumu, pa visām šīm 5 dienām, manuprāt, ka mēs esam šeit, 1 vai 2 reizes mēs esam trāpījuši tikai uz labu kafiju, un brokastīs noteikti nav laba kafija.
Šorīt esam atbraukuši uz Ksamili, kas skaitās Albānijas dārgākais un pats labākais kurorts, kuru dēļ šīm baltajām smiltīm un gaiši zilā ūdens mēdz dēvēt arī par Albānijas Maldīvām. Šobrīd ir sezonas beigas, bet sezonā praktiski brīvu vietu atrast šeit nav iespējams. Kaut gan sauļošanās gultas maksā līdz pat 120 eiro dienā un sauļošanās krēsli apmēram 50 eiro dienā. Protams, infrastruktūra šeit sataisīta ir vienkārši fantastika. Mēs ejam tik uz priekšu un priecājamies. Visur ir gultas, saules sargi. Tā ūdens krāsa, kāda ir šeit, tāda laikam tiešām ir tikai, nezinu, Šeišelas, Maldīvas. Ksamila ir viens no visvairāk apmeklētajiem piekrastes kurortiem gan vietējo, gan ārvalstu turistu vidū. Karību jūras balto smilšu pludmales Ksamilā sniedza pilsētai lielu turistu pieplūdumu. Un pēdējos gados šīs pludmales pārpludina turisti no Vācijas, Itālijas, Grieķijas un Anglijas. Ar kafiju Albānija mūs pārsteidz ar katru dienu ar vien vairāk. Šodien mums kurortā atnes kafiju lūk šādās plasmas glāzēs un ar salmiņu. Bet tā nav augstā kafija, tā ir normāla karstā kafija. Mēs ar Robertu aizskrienam pārbaudīt nākamo pilsētiņu, kas mums ir mūsu sarakstā. Un tikko piebraucam stāvvietā, uzreiz mums piesienās kapteinis, kad ar laivu esot jābrauc uz pamestu pili. Un šī pamestā pils ir apkārt ūdens, tā kā jūrā. Viņi ir dodamies šajā izbraucienā, kas maksāja 30 eiro. Uz visiem. Laikam, ko mēs varētu uz priekšu jums ieteikt? Ja jūs prasat cenu, tad labāk prasat tikai vienam cilvēkam. Jo tam, kam jūs paprasat, tas ir arī pārliecināts, ka jūs ar viņu brauksiet. Mēs paprasījām diviem. Gandrīz sanāca kautiņš viņiem tur savā starpā. Sāka tur cīnīties, kurš ar kuru braukt. Protams, ierāva arī mūs tajā apritē. Bet labāk uzprasīt ir tikai vienam. Leldei šis brauciens ļoti patika. Nē, kā ļoti. Bija forši pabraukājāmies. Tādēļ, ka mēs lēnām braucām ar laivu, tādēļ arī patika, jā. Izbraucām ar laiviņu, redzējām drupačas, un tagad braucam un domājam, kas būtu foršāk. Paēst kilogramu gaļas vai izbraukt ar laivu un gandrīz neko neredzēt. Mums sasolīja daudz vairāk. Man visvairāk, protams, interesēja, teica, aizbrauks uz lagūnu. Ja uz lagūnu aizbraukt kaut kur, kur būtu tiešām atkal tāds pats ūdens, kā Ksamila pludmalē, dzidrs, skaidrs un zilgan zaļš. Apakaļ dodamies uz pilsētiņu Sarandu. Mēs uzreiz iegājām arī pārbaudīt cenas, cik šajā pilsētā ir izīrēta automašīna. Tad te aizmugurē varam redzēt, ir Toyotiņa tāda maziņa, maksā 40 eiro dienā. Mopeds, tātad skūters maksā 20 eiro dienā. Un apartaments priekš 5 cilvēkiem, 2 istabas maksā 50 eiro dienā. Dodamies uz iepriekšējā vakarā atrasto kebabnīcu, kur mēs atkal paņemam kebabus līdzi uz Jā, viesnīcu. mēs kaut kā izdomājām, vai tu izdomāji, jā, ka mēs taču varam paņemt līdz tos kebabus un ēst ar skaistu skatu turpat pie mūsu viesnīcas. Jā, ar to skatu varētu katru dienu baudīt vienalga brokastis, vakariņas, pusdienas. Nav dakša. Apnesīs laikam. Pēc tam nedaudz atpūtāmies un vakarā jau devāmies uz Sarandas centru, nedaudz pastaigāties pa gājēju celiņu, un lai Leldīte atkal varētu paēst. Banāni! Tu teici, ka mums katram jāatrod kaut sēdeņš. Tev tiešām banāni. Itāļu stilā. Negribējās ēst, bet, es ieraudzīju, sagribējās. Palīdzēs Ivanam? Noteikti nē. Kāpēc? Es nekad pankūks neēdu sāļās. Ja pankūks ir īstenībā, tas ir jāēd saldas ar ievārījumu. Es vienmēr ēdu Vai ar saldējumu, bet sāļās. Nebūs tā reize, kad es palīdzēšu. Labrīt no rītā. Šodien mums ir noslēdzošā diena šeit, pilsētā Sarandē. Šodien vakarā mums jau jābūt ir atpakaļ Tirānā, bet vēl šodien pa dienu gribam
vēl daudz ko sadarīt. Tagad pirmais mums ir pēc stundiņas, mums ir izbrauciens ar laivu. Padām no Sarandas centra, kas šeit pat aizmugurē ir. Izbrauksim, apstīsimies kādas foršas pludmales, redzēsim, ko vēl viņi mums interesanti parādīs. Mēs esam izvēlējušies firmu Aila Boat Tours. Tūlītā mēs dosimies uz 5 interesantām un skaistām pludmalēm. Visi 5 ar šo aizmugurē laivu, kas mums ir dotas 2-3 stundas. Un šajās 2-3 stundās mēs, protams, redzēsim ļoti daudz. Varēsim gan papeldēties, gan pafilmēt, gan pabildēt. Tā kā ārā arī ļoti karsts, nav neviena mākoņa, šodien paveicies, nav liela viļņa. Viens no iemesliem, kāpēc Albānijas riviera un tās pludmales ir tik skaistas, ir tāpēc, ka ūdens ir tik dzīdrs un izskatās perfekti turkīza krāsā. Ūdens redzamība parasti ir ap 15 metriem un labos apstākļos sasniedz pat 30 metrus. Tāpēc Saranda ir arī lieliska vieta laivu braucieniem, snorkelēšanai un niršanai ar akvalangu. Un šeit ir atrodami vairāk kuģu vraki un daudz skaistu jūras augu un dzīvnieku sugu. Firma Aila Boats. Jūs varat izvēlēties gan privātos, gan grupu izbraucienus, kā arī varat doties zvejot un vērot saulrietu. Jūs arī paši varat izvēlēties, kuras pludmales jūs vēlaties apmeklēt un kuras izlaist. Dažas stundas, ko pavadījām jūrā, mēs izbaudījām uz 100% un esam uzlādējuši enerģiju garajam pārbraucienam atpakaļ uz Tirānu. Ļoti labi atpūtāmies, ļoti labi relaksējāmies. Paveicās atkal ar laiku, ārā bija ļoti silts, bija ļoti saulains. Bet uzreiz jau mēs esam sakārtojuši mantas, viss salikts ir mašīnā. Mēs uzreiz kāpjam mašīnā un tālāk dodamies Tirānas virzienā. Pa ceļam ir tāda viena brīnišķīga un forša pilsētiņa, kas ir iekļauta UNESCO mantojumā un skaitās kā viena no Albānijas skaistākajām pilsētām, un tā Giro Kastre. Salabojām mašīnu un dodamies tālāk. Ko tik mēs nevaram? Ko tik mēs nevaram? Atbraukuši uz vēl vienu albāņu pilsētiņu. Šo pilsētiņu arī ieteica Vīta, kad mēs braucam pa ceļam no Sarandas uz Tirānu. Un saucās šī pilsētiņā Giro Karte. Pareizi? Giro Kastre droši vien. Un šo pilsētiņu sauc Giro Kastre. Grūti viņu izrunāt, bet viņa skaitoties viena no skaistākajām Albānijas pilsētiņām. Nav melots. Nav melots, galīgi nav melots. Un viņa ir arī iekļauta UNESCO mantojuma sarakstā. Jā, šī pilsētiņa mums ļoti iepatikās, tā kā mēs iesakam to apmeklēt, tas ir to vērts, tiešām krāsainas ieliņas atkal ar albāņu ražojumiem un rokdarbiem. Var arī garšīgi paēst, kā arī mēs to darījām. Jā, paēdam garšīgas pusdienas. Šajā reizē mēs nedarījām tā, ka katrs ņem kādu porciju, bet mēs paņēmām 4 vai 5 porcijas un vienkārši ēdām katrs, ko gribēja, dalījāmies, paēdām. Tā, lai var visu pagaršot. Jā. Ļoti garšīgi. Man ļoti atgādināja mums mājas, jo ēdiens bija līdzīgs kā Latvijā. Un pēc tam jau tālāk tieši 3 stundas ir līdz Tirānai, līdz Tirānas lidostas viesnīciņai, kurā esam patreiz. Atbraucam šeieni, un šeit nevar samaksāt ar kredītkarti. Pats galvenais, tu vari bookingā rezervēt šo viesnīcu, bet arī caur bookingu nevar. Viss šeit notiek tikai skaidrā naudā. Mēs tagad cīnāmies, lai tiktu arī pie čeka. Ja un rītā no rīta var pateikt, ej, džekiņi, vai maksājiet vēlreiz. Bet, nu jā, reāli.
Viņš Un galvenais, ka nerunā angliski. Viņš arī nedod, teica, ka rīt no rīta brokastīs. Nu redzēs. Šī valsts, Albānija, mums noteikti nelika vilties. Mēs to iepazinām. Mēs to iepazinām pēc 10 gadiem no jauna. Mēs to izbaudījām. Izgaršojām. Un mēs arī iesakām jums, brauciet uz Albāniju, iemīliet to un izbaudiet. Un tiekamies Jaunos piedzīvojumos. Un tiekamies jaunos. Un tiekamies 3, 2, 1. Un tiekamies jaunos piedzīvojumos. Atā! Albānijas finish! Bet jau nākamajā sērijā Laipni lūgti Indijā. mūsu ceļš ved uz pasaules apdzīvotāko valsti Indiju. Kopā ar draugiem esam izvēlējušies šo valsti, jo vēlamies pārliecināties par visu dzirdēto līdz šim. Ar mums kopā ir devušies Edijs ar Laumu, kas arī ir aktīvi ceļotāji un veido savu video blogu Ceļo ar Ediju, kā arī mūsu draugi no Dobeles Jānis un Ilvija. Pirmās dienas mēs veltam Ņūdelī un Delī, redzam to lielo kontrastu starp abiem rajoniem. Vakarā viesojamies pie latviešiem, kas jau kādu laiku dzīvo un strādā Indijā, bet jau pēc pirmās dienas šeit Indijā mēs visi esam priecīgi par šo lielisko iespēju iepazīt šo zemi. Ģenerāls sponsors Itaka. Klausies! Radio SVH populārākos raidījumus arī Spotify. Laipni lūgti Kaunijā, Lietuvas pilsētā, kurai katra stūra ir iespējams atklāt kādu kaunastika noslēpumu. Kaunastika ir unikāla sajūta, ko var piedzīvot tikai Kaunijā. Kaunastika palīdz jums iepazīt pilsētu, kas ir kultūras, ielu mākslas, jautrības un pārsteigumu pilna. Galu galā Kaunijā ir tūkstošiem vietu, objektu, lietu un parādību, ko atklāt. Aicinām jūs pārliecināties!